Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mēs visi neapšaubām vēlamies redzēt Latviju kā pārtikušu un modernu valsti. Vēlamies arvien straujāku ekonomikas izaugsmu. Un, lai sasniegtu vairāk, mums ir godzīgi jāatzīst arī realitāte. Pārlieku lielā piesardzība un turēšanās dažreiz pie bankrotējušiem modeļiem neradīs valsts izaugsmu. Valsts attīstībā jāraugās uz priekšu. Lai sasniegtu straujāku attīstību, mums jādara vairāk, jāmācās no citu valstu pieredzes un nedrīkstam atkārtot arī jau pieļautās kļūdas. Ir jāmaina veids, kādā mēs pārvaldām valsts kapitāla sabiedrības, ko arī finanšu ministrs uzsvēra. Ir jāatsakās no nereāliem sapņiem, kuri traucēs pievērsties īstām problēmām, un jārada pārliecība uzņēmumos par drošu un stabilu investīciju vidi Latvijā. Ja runājam par valsts kapitāla sabiedrību pārvaldību, mums ir, ja vēlamies panākt un apsteigt kaimiņus, mums nav jābaidās no darbības lielākas caurskatāmības. Mums kaimiņi nebaidās kotēt valsts uzņēmumus biržā. Viņi piesaista privāto kapitālu, saglabājot valsts kontroli. Tas rada skaidrs spēles noteikumus un piesaista investīcijas. Mums, nezinu kāpēc, ir bailes ieviest visaugstākos caurskatāmības standartus uzņēmuma darbībā. Un tas tikai rada gluži pretēju efektu, sēj šaubas par to efektivitāti. Mūsu šaubas par efektīvu uzņēmumu pārvaldību visas sabiedrības interesēs. Tāpēc jāmaina tas veids, kādā mēs pārvaldām valsts kapitāla sabiedrības. Jāsāk ar to, ka tos var pārvaldīt vairākas ministrijas. Tas nodrošinās lielāku, vairāku pušu uzraudzību. Jaunās vienotības ministra prezidents to jau ir piedāvājis. Piedāvāsim vēl veidus, kādā uzlabot valsts kapitāla sabiedrību pārvaldību. Tas ir mūsu kopējais kapitāls. Uzņēmumi, kuriem tas ir iespējams, ir jākotē biržā. Ikvienam Latvijas iedzīvotājiem jābūt iespējai kļūt par to līdziepašnieku un peldīt. Ir laiks arī realistiski paskatīties uz mūsu drošību un ekonomiku. Laiks, kad cerējām uz vieglu peļņu no austrumu tranzīta, ir pagājis. Šie sapņi izrādījās murgi. Tie ir jāatstāj pagātnē. Nenāks neviens laimes lācis un neatrisinās ekonomikas izaugsmes problēmu mūsu vietā. Viņš neapbēs mūsu naudu. Tā noteikti nebūs Krievija, kuras dēļ mums pārskatāmā nākotnē nāksies tērēt arvien vairāk līdzekļu aizsardzībai. Latvijas labklājība balstīsies uz smagu darbu, inovācijām un integrāciju rietumu tirgū. Mums nav vajadzīgs murgainas idejas par atgriešanos pie vecajām termiņu uzturēšanās atļaujas schēmām. Tās un Krievijas kravu tranzīts ir pagātne. Mums ir vajadzīga enerģētiskā drošība un skaidrs atbalsts Latvijas ražotājiem. Mēs arvien vairāk redzam, kā Latvijas uzņēmumi atklāja arvien lielākas, inovatīvākas un modernākas ražotnes. Tas ir rezultāts kaut arī pasaulē nestabilai, tomēr Latvijas ietvaros prognozējumai un skaidrai politikai. Skaidram atbalstam Latvijas uzņēmumu attīstībai. Tiek veidots arvien jaunas atbalsta programmas uzņēmējdarbībai, kas nodrošina gan lielu uzņēmumu attīstību, gan arī jaunu uzņēmumu straujāku izaugsmu. Valsts un pašvaldību galvenais uzdevums ir radīt vidi, kurā uzņēmējs jūtas gaidīts. Vidi, kurā viņš var rēķināties ar noteiktiem skaidriem principiem, kādā valsts strādā. Uzņēmēji šodien vērtē katru mūsu lēmumu. Vai valsts strādā, lai samazinātu birokrātisko slogu, vai valsts rūpējas par enerģētisko drošību un zemākām enerģijas cenām, vai pašvaldības nenosaka jaunas ierobežojumus uzņēmējdarbībai. Šajos jautājumos mums jāatzīst, ka ir vēl ko darīt. Saeimā ir iestrēdzis birokrātijas samazināšanas likums, grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Mums nepieciešama skaidrāka virzība enerģētikas projekta attīstībā, kuras būtu sabalansēts vietējo kopienu un visas sabiedrības interesi pēc zemākām cenām un drošāku enerģijas apgādi. Īpaši tas ir nepieciešams laikā, kad valda nepieredzēta nestabilitāte pasaules enerģijas tirgos, un mēs katru dienu lasam ziņas par to, cik faktiski trausla situācija ir. Teritorijas plānojuma pašvaldībās nedrīkst noteikt jaunas ierobežojumus uzņēmējdarbībai. Un Latvijā ir nepieciešams visas ražotnes, kuras mūsu uzņēmēji var attīstīt. Kolēģi, Latvija pašlaik konkurē ar visu pasauli par gudriem prātiem un kapitālu. Lai mēs uzvarētu, mums jāmācās no veiksmes stāstiem. Mums jākļūst prognozējamākiem un drosmīgākiem. Negaidīsim laimes lāčus, strādāsim pie pārbaudītiem risinājumiem mūsu tautsaimniecībai. Tie vedīs Latviju uz priekšu. Un jaunā vienotība strādās, lai Latvija būtu drošāka, Latvija strādās, lai samazinātos birokrātija un strādās, lai Latvija būtu stabila un prognozējama uzņēmējdarbības vide, kur orientēta uz arvien ciešākām saitēm ar mūsu draugiem Eiropā. Droša Latvija Eiropā ir mūsu izaugsmes pamats. Paldies!